Mani sauc Krišjāns Rīnietis, es esmu Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļas students, bet tas, par ko es šodien stāstīšu, būs mazliet krietni citādāks. Pat cilvēki parasti to nesaist ar glezniecību un ar mākslu, ar mākslu to saistītu var. Noteikti. Un tas ir tāds projektiņš, ko es mēģinu izbīdīt, kur nosaukums, kā jūs redzat, ir Dorbot Rīga. Un tāds apakšvirsraksts, kas cilvēki dara trakas lietas ar elektrību. Tātad projekta mērķis ir apvienot dažādu jomu cilvēkus, radošos aktīvistus ar māksliniecisko potenciālu, savilkt viņus vienu vietu. Un tad šie cilvēki viņi būtu sanākuši vienu vietu, viņi dalītos ar idejām un papildinātu viens otru tādu māksliniecisko vīziju. Un, protams, tās idejas kopīgiem spēkiem realizēt, kas varētu novest pie jaunām inovācijām, kuras savukārt varētu realizēt uzņēmēju darbībā un tā tālāk. Tātad, jā. Dorbot Rīga aktivitātes sastāvēt no radošām darbnīcām, diskusijām, lekcijām un dažādiem citiem pasākumiem, protams. Tas varētu būt arī kaut kāds gājieni, piketi, varbūt piedalīšanos un, protams, izstādes festivāli. Tātad, jā, aicināt piedalīties ir mākslinieki, dizaineri, arhitekti, visas jomas, kuras ir, kuru tādi aktīvisti ir vairāk vai mazāk radoši noskaņot un kuri ir gatavi dalīties ar idejām. Un tās kaut kādā veidā kombinēt ar citu jomu, aktīvistu idejām. Tātad, jā, un līdz šim, es gribēju mazliet pastāstīt par to, kas līdz šim ir noticis. Tas Dorbot Rīga tikai tā lēnām veidojās, ir jāsameklē vēl īstie cilvēki, ar kuru to īstā komandu. Tad pagājušo gadu novembrī organizējām ar vienu draugu pasākumu, kurš sauc Mikrotrašs, varbūt kāds ir dzirdējis. Tas notika Andrejsalā, Andrejsalā Spīķeros, jau Spīķeros darbtie Dilkafē. Un tā bija Arduino radošā darbnīca un tad 2 dienu radošā darbnīca, un pēc tam bija elektroniskās mūzikas pasākums, kur savukārt atbildēja kāds par Maronītas kodeku. Jā, es atbildēju par to radošās darbnīcas daļu, un viņš atbildēja par to mūzikas daļu. Un, jā, pavaicās un uzaicinājām, es nezinu, kas ir Arduino. Arduino ir tāda maza platforma, maza schēmiņa, kur var vienkāršot izmantot sensoru datu apstrādē un dažādu aktuātoru, motoru un gaismiņu darbināšanai. Ļoti labi var ļoti plaši izmantot dažādu interaktīvu objektu radīšanā un interaktīvu instalāciju radīšanā, interaktīvu dizaina objektu, interaktīvas vides radīšanā un tā tālāk. Būtībā, ja ir vajadzīgs uztaisīt vienkārši prototipu, idejas prototipu, tad Arduino ir tā īstā lieta, ar ko interaktīvas idejas prototipu, tad Arduino ir īstā lieta, ar ko to izdarīt. Mums izdevās uzaicināt pašu vienu no izgudrotājiem, Massimo Banci, kurš ir ļoti labs lektors. Un, jā, tas ir tā kā pasākuma tēls, tā mēģinājumi pēc iespējas profesionālāk visu to darīt. Protams, ir lietas, kas mazliet pietrūkst pieredzes, iebrauc mazliet zaudējumos, bet jā, tā ir bilde no pašu pasākumu, no noslēguma pasākumu, kā diskutēja. Tur pārsvarā bija elektroniskā mūzika, 8-bitu mūzika un elektro. Jā, tas noslēguma pasākums bija tiešām izdevies, jo bija ļoti labi mākslinieki. Un jā, te ir dažas bildes no pašas radošās darbnīcas. Jā, tā platforma, to mazo schēmiņu var pieslēgt datoram savu USB kabeli un vienkārši tā veidā saprogrammēt to galveno čipu. Un tad, jā, tas ir pavisam cits stāsts, jums interesē, tad var griezties pie manis, es jums paskaidrošu detalizētāk. Tātad, jā, tad viens cilvēks, Oļeks, uztaisīja mašīnī, kuru var vadīt ar gaisu, un viņš izveidoja 2 sensors mašīnas priekšpusē. Jā, tas notika vienas dienas laikā, viņš vienas dienas laikā to uztaisīja tām zinībām, kas tika gūtas pirmās dienas lekcijas laikā, un mašīnības priekšā ir 2 gaismas sensori. Tad viņš izmantoja tādu kā lukturīti un vilka to lukturīti priekšā pa zemi, spīdināja iekšā tajos sensoros un mašīna sekoja. Un jā, tieši tas Massimo Banci. Vēl pāris, jā, tur labajā pusē ir tāpat schēmiņa. Un jā, te biedris Imants Dierba, es nezinu, viņš šodien ir ieradies, viņš izstrādāja ar saviem biedriem un saviem draugiem ideju par interaktīvo diskotēku, interaktīvo deju zāli, kurā būtu izvietot ļoti daudz sensori.
Un tad, ņemot vērā tos sensoru mērījumus, tika atskaņot attiecīgā mūzika, tika attiecīgi izgaismota zāle un tā. Būtībā jau gatava inovācija, kuru varētu attīstīt tālāk, būtu to apkārt visi cilvēki. Vēl? Nu jā, tad turpmāk jūs plānos ietilpst to radošo regulāru tikšanos organizēšanu un radošās darbnīcas. Noteikti, ka drīzumā arī būs tāda viena radošā darbnīca, kā es pat prezentēju, kā Mikrotrash, Mikrotrash 2. Un jūs redzat kontaktus, ja jums interesē detalizētāk, jūs gribat, lai es pievienoties mailing listē vai kaut kam tādam, tad šobrīd tas ir viss, kas man ir saistībā ar šo pasākumu. Paldies par uzmanību!